šis nav šaujamais, tas nav stobrs. Ko tu tur ir rokā tagad? Šis ir stiprinājums pie laivas. Šāds viņš izskatās. Man ir jautājuši, kā viņu pielikt, kā viņu liek pie laivas šo te detaļu. Vai viņu liek šādi, vai viņu liek šādi, vai varbūt vēl kaut kā liek. Mēģināšu pastāstīt tā, lai būtu visiem labi saprotams. Šīs te ir domāts, viņš principā ir domāts sporta laivām, kur ir sliede, montāžas sliede. Viņu liek no virsas, viņu liek šādi te, ja laivai borts, šī ir laivas iekšpuse, ja, viņu liek šādi, šeit ir sliede, pie šīs sliedes, montāžas sliedes, viņu pieskrūvē klāt. Šādi te pie vertikālās virsmas viņu pieskrūvē šo detaļu klāt. Un tad, kad viņi ir pieskrūvēti šādi, jeb arī var šeit izvarbt caurumiņus un pieskrūvēt no virsas. Tur visdažādākie varianti, jo laivas ir daudz dažādas, un visiem variantiem universāli viena paņēmiena nav. Tāpēc ir šis te pie sliedes domātais, principā. Tātad viņu liek šādi, šī ir laivas iekšpuse, šī ir laivas ārpuse, ja? Un tālāk šo te mehānismu liek no virsas, tātad viņu pieliek, šeit ir caurumi, kuros viņš ieiet iekšā. Viņu ieliek šeit, uzliek virsū, tā ka šīs pamatne pieskrūvēt pie virsmas vai pie sliedes. Un ar skrūvēm, divām skrūvēm viņu pieskrūvē. Man prasa, bet tā jau viņu nevar noņemt. Jā, viņu nevar noņemt un viņu nevajag noņemt. Viņi arī var noņemt, bet tas nav ērti. Ērti viņu ir atstāt, jo principā, nu jūs jau iPilot motoru arī nost neņemat. Viņš paliek uz laivas. Un šis arī, viņš jau ir domāts, lai viņš kā viena detaļa, viņš stāv pie šīs laivas. Jūs izņemat ārā šo te kātu, izņemat ārā visu, viņš paliek šādā te izskatā, viņš paliek laivas iekšpusē. Šāds viņš paliek.